Labrīt, draugi! Pasakiet, lūdzu, vai jums ir kādreiz tā bijis, kad jūs iedegaties, zini, kaut ko liekas, saproti, man ir šitā te ikdienas mašīnīte, vai ne, ar ko braukt, viss ir kārtībā. Ir, saproti, izsaloniņus esmu uztaisījis, kā man vajag maģīts iekšā, sabūferīts iekšā, vai ne, atpūtas kastīte, viss, zini, tās. Pa lielam viss ir ļoti labi, vai ne? Bet nav labi. Un saproti, kaut kā nav miera. Man liekas, es iekāpju Osīšu mašīnā, pabraucu, saproti, liekas tā, kaut kā viņa klusāk iet, vai ne? Kaut kas tam līdzīgs. It sevišķi pēc tās 3.8, ko UFO pārdevu. Saproti, Grandiņš ir jebkurā gadījumā klusāks, viņš ir, saproti, īsais, viņš ir īsais ir vienmēr īsāks, un līdz ar to viņš ir bišķiņ tā gaita tāda nav tik lēzana kā Grand Voyagerītim. Un motors arī 3.3, kad pabrauc to ar 3.8, nu nevari tu vairāk ar to 3.3 samierināties, visu laiku nemierīgs esi, saprot? Bet galvenais, ka tā man skaitās ziemas mašīna, vasaras mašīna, man ir šeit. Man, zini, arī bija viens tāds cilvēks, viņam laikam kaut kādi 4 Voyagerīši bijuši. Un saproti, viņam viņi interesē tik ilgi, kamēr viņš viņus būvēja, vai ne? Pēc tam, Janka, paņemsi manu Voyagerīti, atradīsi kādu klienti, saproti? Un viņš atkal pabrauc ar kaut ko citu, kaut kādiem Volviķiem, vēl kaut ko, saproti? Un tiem boļiem viņš tā nežēlo, viņš tur bāž naudu iekšā ne pa jokam, vai ne? Un paiet laiciņš, un viņš atkal atgriežas pie Vojīša, paņem atkal kaut kādu Vojīti, un atkal būvē, saproti? Un uzbūvē, un atkal pabrauc, saproti? Un tā ir, man arī it kā viņam, viss ir tagad kārtībā, braukt, bēdu nezināt, eļiņu neēd ne gramu. Vot nav miers. Es nezinu, kāpēc. Es parādīšu Vācijā. Viņš jau sen stāv, saproti, pie kompītī tieši ir atvērts, ko es gribēju paņemt. Vācijā. Es jau sen, viņš stāv ilgi, viņš ir mobili D, vai ne? Un viņš tur placī noputējis un viss, saproti, un es atkal izgāju uz savu principu, viņš 1800 maksā, un es zini, domāju, 1500, jau ņemu, gan jau kaut kur noderēs. Tagad redz noputējis, viņš ir pildis pārbildējis, bet es iepriekš redzēju, ka viņam uz pakaļā vāka rūsiņa. Nu, sūc ar to rūsiņu. Saproti, pats galvenais, ko es iedegos, man jau nāk pie 300 000, vai ne? Šitam ir 150 000, vai ne, noskrējiens. Nu, viņš atrodās Minhene, vai ne? Minhene. Es pazvanīju Artūriņam. Artūriņš saka, tas ir vissūdīgākais Vācijas rajons, jo tur ir kalni un viņu arī kaisa ar šausmīgiem sāļiem. No turienes viss sarūsējušākās mašīnas, vai ne? Un griesti nokarājušies. Nu, tas būtu sūds. Un redzat, tas brūnais salons. Es jau biju uzbūris ainiņu, kādu es viņu uztaisīšu. Saprotu, visu ar gaišu kociņu tādu. Un sēdeklis arī, zini. Pēc stūrītes, redzi, man liekas, kad varētu pat ticēt kaut vai otrā pusē, jo tur ir pēc stūres Voyageriem, es nezinu, ka pēc stūres arī nodilst, kur griesti piekaramie var labi redzēt. Es maijā būšu tādā pusē, es pat interesi pēc aizbraukšu, jo apskatīšos, vai ne? Un arī man ir klimiņa, šitien kondicionieris. To arī var pārtaisīt, bet, zini, nu tas viss priekš kam? Saproti, tāpēc, ka cilvēkam nav miera. Vakar uzkopu zālāju. 3., 4., 5. modelīts, kādu jūs sev izvēlaties, es nezinu. Bet te man ir no Šveices. Redz, kur draugs atsūtīja. Viens pats Voyagerīts palicis uz trailerīšu. Tas nav gluži uz pārdošanu, tikai cilvēciņš uz remontu atsūtīja.
Nu, šitāds aparāts no Šveices 192,000 noskrienas. Ne, man tikai jāsaved kārtībā, tur foršs cilvēks. Viņš Šveicē dzīvo, griestiņi jāpārlīmē, zem kārvas saļņiks jāpamaina. Visādas tāds vesels sarakstīts ir. Vienkārši viņš nopirka sev šito mašīnīti. Un arī, saprotat, it kā ļoti laba mašīna, bet visādi tādi sīkumiņi. No kārbas bišķiņi eļļiņa tek, vai ne? Viņiem Šveicē ir apskata diezgan tā arī nav nekas viegls, vai ne? Un tādus veselus sarakstīņu, ko mums vajadzēja sīt, griestus redz pārvilkām, arī melnos nelikām, bet ļoti arī smuki izskatās šitais gaišais Alcantara. Kaut viņš no Šveices, 192 noskrējieni. Saprot, tas viss ir tā kā ir, vai ne? Bet dīzelīts tāpatās, viņš savu skaņiņu dod. Arī, tagad piedarbināju, vai ne? Vēl es Aleksandram saku, man bišku dīzeļa smaka tā kā ieskrien iekšā. Bet tas ir patiešām, tas ir pat to tanī brīdī, kamēr apakšā mēs no sākuma domājam gofra, vai ne? Citreiz ir gofra, kad laiž, vai ne? Bet ar gofru visi kārtībā. Te ir patiešām tā papildus autonomā krāsniņa, kas piedod temperatūru tādu bišķiņu dūmu izsit un iesit. Var just, kad ienāk iekšā no turienes. Pabrauc ar dīzelīti, tomēr tad liekas, ka tu ar savu mašīnu ilgi nebrauc, tad vajag pabraukt ar kādu citu, vai ne? Tādu pēc iespējas sliktāku, tad iekāp savā, liekas, viss tomēr tik labi. Kāds Aleksandrs arī atsūtīja, kad Šveicē stāv šitāds vojīts AVD garais 2004. vai 2005. gads, viens no pēdējiem, kas ir parādījuši. Mašīnīte, 3.3 AVD, 70,000 noskrējiens, 2005. gada 70 štukas noskrējiens. Vienu jau tādu Latvijā nopirka mašīnīti. Un viņš tas 13,900, tas kaut kas 14 pāri eirās, vai ne, ja, skatīties pēc kursas, vai ne. Plus ceļš, rēķini, štuka, kāda starpība, kaut 16, vai ne. Bet vienkārši man gribu redzēt, kad viņš pazudīs un kas viņu nopirks. Bet, nepavelti prasa, saproti, ir cilvēki, kas grib viņus un nopirks. Viņi jauna mašīnīti. Es vienkārši skatos viss tāds, saproti, var redzēt, kad arī nav tā kā nofotografēts, ir tur arī tirgotājs pareizais, viņu fočējis, viss ir uzpodrināts, uzpucēts, bet, jebkurā gadījumā, saproti, rūsiņas uz viņa nebūs ne 100 punkti, ja jau uz tā vecā vojīša, mana zaļā, kurš tāds tik svaigs no Šveices nebija nekas, tad es domāju, uz šitā te arī nepavelti pa viņu tādu naudiņu prasa, bet tāds stīgas, jauna mašīnīte, sevišķi tiksim līdz motora telpai, tur ir, apsties uz stūrīti, sēdekļi, arī tos pašus sēdekļus bišķiņ pāršķīru pa daudz, apskaties, viņi ir pavisam savādāki nekā, labi, vidējos nevajag ņemt, vai ne? Šoferi pats galvenais rādītājs ir. Es vienkārši. Te visi kolektori, viss apstiesties bleķi uz kolektoriem, ir tie 70,000 un nav viņš, sāli redzējis, tas tāds, saproti, ekskļuzīvniks vienkārši. Citi domā, ko vai tikai var nopirkt. Jā, bet cits cilvēks negrib, jo šitais skaitījās. Ērtākais minivens pasaulē, saproti, 4. visizdevušākais modelis, visos fórumos par to apspriež, ka tas no Chrysleriem pats. Sekosim līdzi, tā kā viņš pazudīs, varbūt kāds pazīstams arī sagribēs nopirkt. Vienkārši pat tik interesanti caur rokām tādu būtu izlaist. Pēc, ko es piemetu, 13,900 sanāk 14,500, 14,5
eiro. Viņš ir cipars 14,5 eiro. Nu, gan jau tas Voyagerīts, kad bija, viņš arī sākās no 14, pēc tam pa 500 kritās. Laikam zem 10 viņš beigās bija. Ot gribās baigi redzēt, kāds būs finišs šitam, ja redzēsim. Kaut kā tā, sekosim līdzi. Saprotu, baigi gribās redzēt viņa likteni tālāk. Es zinu, ka viņu nopirks agri vai vēlu, tur cena pakritīsies, saproti. Ir jau tāds gribētājs viens arī, kas, saproti, viņš saka aizdomātos, jo viņam tāpat vēl nāk muita klāt, vai ne, tam līdzīgi. Un parātam neaptverami, vai ne, vai šito modelīti pirkt pa tādu summu, bet no vienas puses paņemot, tev rūsu tur nav nemaz, saloniņš, jauna mašīna. Nu, tāpatās, te saka, gumīņas vai ne, tur kaut kas. Protams, ka būs kaut kas. Tā, lai nekas nebūtu, nu, nebūs nevienai mašīnai. Un vienkārši, nu saproti, tas kaut kas tāds grandiņš. Kaut vai viņš arī 3,3. Ot, ja tāds vēl būtu 3,8, nu, tas būtu, zini, gandrīz vai sapņu mašīna. Tagad tās arī kaut kā sezona nāk, saproti, ar vojīšiem ir tā, kad kaut kā pa ziemu viņi iekarājās, un kā nāk pavasars, visi grib atkal Voyagerus, jo visi ceļo, visi ir kaut kur braukt. Nu, ir viena daļa, nu, nav nekas ērtāks, saproti, pa Voyageru. Tagad ļoti topā ir Lancias, vai ne? Nu, īstenībā viņa, es pat saku nevienu sliktu vārdu, viņa daudz labāk klusāk brauc nekā 10., 9. tie kantainā gada Voyageri. Tāpēc arī Lancius ļoti daudz ir sapirkuši arī pie mums uz servīziņu ir bijis. Es jums pārīt parādīšu vai ne, un nu, drusciņu parādīšu, cik es tur paspēju pa burzmai uzņemt vai ne. 284 nobraukums, mašīnīte no Itālijas, vēl nav uz numuriem uzlikta. Un brauc, kā jau Lancia, ļoti. Es nebraukšu, nu nav numuri. Ar sarkaniem numuriem vēl cilvēciņš pakaļ nav atbraucis. Un katrā ziņā bez nevienas rūsiņas. Kārbiņa pagaidām slēdzās ļoti ideāli un perfekti, kas būs tālāk. To es visiem saku, ka kārbiņa jums jātur zapasā, vai ne? Zini, kā parasti saka, apskaties, kāda ir aizmugurējā balka. Ja aizmugurējā balka ir melna, tad tur arī rūsas nav. Nu, te jau var redzēt, ka no Itālijas nav viņam rūsiņas nekad. Lūdzu, tev slieksnīši. Viss. 700–800. Šitāda Lanciņa. Visi, paldies par uzmanību. Labi, uztaisīsim tehnisko apskatu. Meitene tikko nopirka Lanciju. Gribējām pastumt. Nevaram pastumt, jo bremzes ķīlē, vai ne? Kārlēns iet zupu ēst. Priekšā viss labi, amortizatori izskatās svaigi, zapkopīti. Aizmugurē gultnes izklausās ar Edgara. Nu jā, rekurss krosītes, suports ir pieķīlējis, bet pēdarītes nav. Tagad jau redzi, griežas. Un var dzirdēt Bet izklausās pēc urkšķi, viss ir sarkans nodedzis, kaut kas metamas, disks arī gandrīz vai būtu jāmas. Bet apsties izskatās diezgan smuka tāda. Tikko pirkts, jā, svaigs, rūsiņas vēl neredz. Un tādā ziņā pēc kuzava ļoti visas arciņas, viss tāds afigenīs. Varam mēs pacelt uzreiz augšā, kamēr man kamera iesilusi. Es klausīšos Edgars, vienmēr viņš tā profesionāli māk izstāstīt. Parasti, redzi, visi šķitkukiņi arī melni, nav tā, ka balta rūsu viņš vispār nav redzējis. Tošana viņš ir no dienvidu puses, grīdiņa ļoti smuka. Apsties viss pelēks ar melnu, visas tīpiņas bākas, tās pirmās, kas norūsē sliekšņi. Ļoti forši, kur te jau viena propka trūkst, vai ne? Te varētu tieši iepūst iekšā. Kaut kas naidīgi, viņu ir vienkārši iespiedz iekšā ar plaķinēm jāizvok laukā, vai ne? Un vajadzētu eļas sapūst iekšā, tas būtu
vissvētīgākais. Kamēr Edgars vēl kārā, patiešām tāds foršs. Un šķitiņš. Ko tu saki? Gan rīs kā apaļo. Jā, viņas tādas ir mazas sugas, ka viņas tur. Nekāda. Jā, negrib turēties. Neturēsies. Nē. Nu, ot, stūres mehānisms, viss labs. Ko gribējis darīt, ne? Pa motoriem. Es tev teikšu, pa motoriem viņas ir braucams. Viss ir ar ātrumkārbām. Es vienmēr saku, ka ātrumkārbu, ja tu pēc lanči, da jebkuru jaunāko mašīnu, kas ir pēc 10. gada, 8. vajag rēķināties, kad ātrumkārbas remonts jums ir vajadzīgs. Būs agri vai vēlu, vai ne? Pārējais viss es uzskatu, kad ir apkopītas tās pašas sprausliņas vai ne, kaut kādu lukas vienmēr pieliet klāt, un tā mašīnīte ripos, ies un brauks. Bet katrā ziņā buņģiņa ir ļoti dzīva, motors nav notaukojies nekur pilnīgi. Katrā ziņā, cik mēs esam turbīnes mainījuši šitiem te, nu neesam daudz. Vienai maksimums 2 mašīnītēm, vai ne? Nu, protams, ka tur jau, ja viņa pēc 500 ir nobraukums, tad jau tur sākās noteikti, ka viss, bet arī kā viņi ir braukt un eksploatēt. Ķieģeļu ceplis, ja, tas varētu būt. Redziet, te tāds brūns ir. Bet katrā ziņā mums vajadzēs pirtiņai ķieģeļus. Varam mēs visu piestrādāt. No šitāda mašīnīte ir no Zviedrijas. Arī temperatūra lēkā. To nosto augšā vai galvas, vai termostats vainīgs, vai radiators aizdirs. Es domāju, ka radiators arī noteikti jāmēģina viņu skalot, darīt un skatīties, kas notiks tālāk, bet es domāju, ka galviņa arī bieži vien 3-8 motoriem, viena no galviņā pumpē, un tad cilindriņā vienā ir misfires, vai ne? Tas ir... Jā, trešo jau izkrūvēja svecīti ārā, svecīti bija nesmuka ļoti. Kur ir... Viņa izskatās mainīta kopā ar mašīnu sākumā, bet arī tāda nestrādājuša. Termostats arvot šitāds te. Termostats ir ieklamējis. Kārlēnam jauna jaka šodien ir barbecue, tā kā ēdīsim. Bet man vairāk kā riepas montēt neuztic. Es babuškas riepiņus pats samontēšu. Te es vismaz zinu, ko es kā esmu samontējis un pats sevi varu vainot, ja meiteni svizinu un gadījumā viņa pārplīst. Nu, Edgar, pasaki, tu kā ekstrasens, cik tā kārbiņa ilgi ies? 100 000 garanti. Skaidrs. Nebija nekas smuks, nebija nekas iekšā nesmuks. Nekas nelabs, dabīgais divams. Eļļa, melna, gaiša, normāla. Nu, tāda, ne pirmā svaiguma, bet pabraukt jau bija. Jā. Bet kaut kad var redzēt, vismaz ir mainīta jau. Staltinas lajām šokolāda. Jā. Tā kā 100 000. Jā. Magnētiņš tur iekšā ir. Te parasti pielīmē kādu zīmīti nākošam meistaram. Filtriņš vietā nevar zināt, kas ar tām kārbiņām kā un ko, bet ja jau tu redzi te kaut kādu detaļiņu no kārbiņas, tad zini, ka tev ir jāgatavojās, bet ja detaļiņa nav, tad tik drīz vēl nav jāgatavo. Varēja redzēt šitā jau, ka gabali jau nav. Jā. Tā kā... Bet tas bija viena. Bet tas arī nenograuc ilgi pēc tam, es teicu, ka tur ir saudas. Jā. Nu, svaigu dekstroniņu 6. iekšā un 40 000 līdz nākošajai maiņai. Lāncija. Bojāt. Kādu gultni man labāk likt, nekad mūžā neuzminēs, jo citreiz katrā ziņā nevajag tos dārgos. Tas arī nav nekas, ja jau oriģinālais pie 100 000 sāk izbeigties apstīs klusumiņš. Tad lietas tu kādu gribi vienkārši man brālīts baigi. Nu, es savai mašīnītei uzlikšu 2 stohas, lai ir mēnesis un 2 stohas izbeidzās. Kaut kā tā. Un tad akal veco sēriju, vai ne? Es arī šito te mīlu taisu. Tāpat tas zaļais Voyagerīts, kas bija smukais, saproti, viņš arī
no Šveices bija cilvēks, viņš viņu paņēma. Saproti, jāizsver katra situācija, vai tev vajag, vai tev nevajag. Saproti, viņš patiešām tāda konfektīta, tāds nav neviens man bijis no vecajiem vojāģerīšiem, vai ne? Bet tāpatās, tu brauc ar viņu. Es ar savējo, arī braucu 3 litri benzīns, vai ne? Un uz 90, saproti, man vibrācija. Es domāju, es kaut kādus 5 diskus nomainīju, vai ne? Saproti, ot ir kaut kas tāds, saproti, ar tādiem diskiem, ar tādiem. Pēc tam granātu nomainīju, tā kā mazāk palika, saproti, bet tāpatās. Es arī, pēc tam, viņš arī bija pie manīm, vai ne, viņš saka, vibrācija, saproti, ir, viņa, tomēr mašīnai 30 gadi, nebūs viņa tāda kā jaunās mašīnas, tā kā jaunās lančīs, kad tu izbrauc, un kad viņa, saproti, iet, kamēr viņa ir jauna, kad tu sāk kasieki, tad māmiņa mīļais, vai ne? Tāpat tā, saproti, un es nesaprotu, savēja, es visu kārbu esmu nomainījis, motoru esmu nomainījis, vai ne? Es nevaru pateikt tā, kad sieviņa saka, braucu ciskas trīci. Es netieku no cisku trīcēm vaļā. Tagad tās jau, zini, bišķiņi ir piemirsies, tagad arī jaunas riepiņas uzliku. Tad es pēdējais starp diskiem man nestāvēja ekscentri, vai viņi nebija pa izmēru ekscentri, saproti, es šitos nomainīju, ar kārtu mazāk palika. Viņam arī jauni diski ir, vai ne, viss. Un tāpatās, saproti, tieši uz 90, uz sotaciņu, tā kā bišķiņi pazūd, saproti, uzprasi kārbiniekam. Es jau pa savējot 100 reizes prasīju kārbiniekam, viņam nav atbildi. Viņš saka, nē, skaties puses, it kā kārbā tur reduktors, nekādīgi. Saproti, es vēl savā klusībā domāju, ka hidromufta varbūt, saproti, kārbiņu nomainīja, nekas tur neizmainījās, pilnīgi jaunu restaurētu hidromuftu uzliku un viss. Šī tāds kaut kāds stāsts, bet tas ir viss dzīvē. Saproti, tāpatās arī tu skaties, kad, draugam, viņam tā sieviņa foršāka, vienmēr, saproti, un tāpatās arī ir mašīnām. Tu pabrauc ilgāk. Kā tu ilgāk jau ej ar to sieviņu, ja ar to, nav tur nekas labāks, saproti, tāpatās, tu nonāc savā vecajā rezultātā. Pa pulēšanu arī citi. Es jau nerādīju tā posmos, kā vajag pulēt. Es vienkārši, ja es visu to kaputiņu no sākuma līdz beigām rādītu, kā pulēt, tas laiku aizņemt. Es vienkārši parādīju, kādas pastas, kā. Saproti, protams, ka speciālistiem tas ir tā kā gandrīz apvainojums, vai ne? Kad, kā viņi pulē, vai ne? Un tas pareizi man būtu nosaukums mašīnas uzspodrināšana pēc ziemas. Kaut vai paskaties, es ar savu uzspodrināšanu visu nedēļu nobrauktas. Tāpat ir lietus, ir tas, viņa saproti, nav tik netīra. Viss tāpatās atstumjās no viņas nost un diezgan smuka pat izskatās. Kaut vai pastīties ar Aleksandru, viņu es ar pirms tam biju nomazgājis un tāpat pabraucu. Viņa izskatās daudz netīrāka, jo tāpēc, kad, ja nav pulēta vai ne tāda, teiksim, ievaskoti, kā man te viens teica, tas skaitās tīri nomazgāt, vai ne? Atgrūž tāpatās visus dublīšus nost, un tas pats jumtiņam, kur jau pilīti, saproti, tā viss notek. Galvenais, lai pašam patīk. Šitais arī vajadzīgs uzpulēt jau tāds, redzi, ar sūniņu Mičigan apaugusi. Slieksnīti savu arī esmu samainījis, viss ir kā vajadzīgs. Nekur tikai vajag vēl drusciņ viņu uzpulēt un būs kā jauns, atkal varēs braukt. Biju arī Kārbiņā iebraucis. Tur māleči ir, man patīk, kā viņi darbojās. Godavārds patīk, viss kā vajadzīgs, labākais placis Latvijā, saproti, perekupi, kā viņi sauc, tādi perekupi, viss ir, es nezinu, cepurnos, man patīk. Saproti, visi ir perekupi kaut kādi, vai ne, kā viņš saka, viņš pat bija uz skoliņu aizgājis, vai ne, un pa perekupiem runāja, vai ne. Mēs visi esam perekupi. Bet galvenais, lai tas ir forši, jautri un interesanti. Iebraucu Kārbiņā. Pasties, kādi te vieni bembīši, mēmākie aparāti. Kārlis teica, iedos katalogu pareizo. Apstīsimies, cik maksā stūrīte, tur kaut ko tādu. Kārlis rāda, kā pa Gruziju nogrūms bija un gar pašu aizu, lai tiktu garām.
Gruzija tas nav parasts pasākums. Es atkal vienu dienu čačus tur sadzēros, un bišķiņ manā viena diena izkrita, tas bija ar šausmas. Čau! Davai, laimīgi! Jā. Tā es tagad tavējais? Jā. Var apsēsties? Ej, tu nost! Es varu iedomāties. Aparātiņš nevaru ar tādu. Kā tu no viņa ārā kāp speciāli? Gandrīz. Es savu metodu, zini, kā tas īsāks. Te ir tā, kad 5 cm īsāks par maniem uzreiz grūtāk izskāt, jo, kad ir garā kāja, tu vari pārcelt. Kad ir īsāk kāja, tev ir grūtāk redz, tas slieksnis ir baigi liels. Sanāk, tev baigi, tu nevari šitam pārtikt, tu nevari pagriezties uz sāni. Es visu saprotu, afigēnē. Tu prasa, kā ar tādu mašīnu var pabraukt uz 30 par rīnu? Tas taču ir traks var palikt, man liekas. Iestais kruīzīte, iestais buzonu lēnām. Kruīzi uz 30 nestrādā. Man liekas, saproties, ar Vojīti braucu kafiju blakām, saprotu, pofīgi tie propkas, bet domāju, šitādā, es taču vislā. Ne jau vienmēr 30 brauc, ir jau vietiņas, kur arī var 110 Jā, arī 110 man liekas. Redz, tā mašīna pati dzīve rodās viņā, kad iebrauc trasā iekšā pa Eiropu, aizbrauc kaut kur. Man patīk bieži pa Eiropu aizbrauc ceļojumā kādā, un es baigi kaifot ceļot tā mašīna. Un tad šitie aparāti, zin kā viņi sāk elpot tikai Polijā. Iebrauc Polijā, tu ieelpo un aiziet pa visiem autobāņiem, tad pati štela rodās. Super, nekavējuši tev. Paldies. Čau. Davai. Es tādā laikā ar Žigulītiem, 1.5, 1.6 motors. Mani atrada no pirts, kur es esmu pēc rīpām palicis uz gruntenītes. Tur. Bet tagad redzi kā. Jā, un finišā es gribēju piebilst. Ja kas vēlaties atbraucat visi uz tiem Skrīveru pārtikas kombinātu, tur ir interesants tūkstoši 2 stundiņas iepirksim kotu. Nogaršosim pagales tortīti, vai ne? Vienkārši tāpat sajiets tāds, vienkārši man pasjāsī gaduņš. Bet tur aicinu pilnīgi visus savus draugus, brauciet, ietusēt, būs interesanti, būs forši. Mednieks.